Mani sauc Māris Slēziņš, esmu Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības un Pasaules ielu vingrošanas federācijas prezidents. Šodien, 13. februārī, tieši pirms Valentīna dienas, ir lieliski iespēja būt par manu ēnu. Pirmo reizi esmu piekritis šādai akcijai, un man pieteicās 13 ēnas, un tas amats vai profesija ir sporta pasākumu organizators. Faktiski pie tā arī es strādāju. Ikdienā es organizēju sporta pasākumus, organizēju sporta dzīvi, menedžēju gan Latvijas, gan Pasaules federāciju. Un šodien jauniešiem būs iespēja laikam nedaudz vairāk uzzināt, ko es daru, kā es daru, kāpēc es to daru. Un mēs sāksim ar nelielu ievadu manā birojā par to, ko es daru šeit. Tad mums būs neliela pusdienu pauze un atbilžu un jautājumu laiks. Un 7:00 vakarā mēs visi tiekamies, visi brauksim kopīgi uz Pasaules ielu vingrošanas federācijas galveno biroju Ģertrūdes un Brīvības ielas krustojumā, kur jauniešiem būs iespēja vērot dzīvajā īstu Pasaules ielu vingrošanas federācijas sapulci, kurā lemsim par dažādām interesantām lietām. Līdz ar to arī būs dzīvais connections ar to, ko mēs darām. Šis ir mans birojs, nevienam nav noslēpums. Tas, ka pamatā mani iztika un maize ir autoceļu projektēšana. Esmu pēc izglītības autoceļu projektēšanas inženieris. 7 gadus esmu nomācījies, gandrīz 7 gadus Rīgas Tehniskajā universitātē, un šis ir mūsu nelielais birojs, kur mēs veicam autoceļu projektēšanu. Te sēž 2 cilvēki, kas projektē autoceļus, un faktiski lielākoties mēs strādājam tā, ka mums ir arī mūsu kaut kādi speciālisti vai cilvēki, kas palīdz projektēt visādas komunikācijas un visas citas lietas. Viņi sēž atsevišķi paši, lai mums nav jāatpūsmējās. Pat cik es esmu biedrības vadītājs un arī Pasaules ielu vingrošanas federācijas vadītājs, tad man ir jārāda piemērs. Un tad es principā arī cenšos būt viens no agrākajiem birojā un viens no vēlākajiem vai reizēm prom. And wore it proudly. Picked up his duffel bag, it was cloudy. Turned to face her with a weary head. Tagad, kamēr visi ēnotē izvēlas, ko viņi ēdīs un kādas jautājumus uzdos Mārim un man, mēs esam sagatavojuši mazu balvu. 2 labākie jautājumu uzdevēji tiks pie mūsu DVD. Trešais arī. Trešais tad, ja būs kaut kas ļoti īpašs. Tagad ejam. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. He spoke like the poets. Tagad Rīgā tu vēl vingro? Jā, es eju, protams, vairāk izmētos po trenižieru zāli. Bet, jā, Krūt? Spilgtākā atmiņā bija tas pasaules čempionāts 2012. gadā. Baigi patika, kad es ieraudzīju visus tos, kā viņi dara tos prikols. Tas ir kaut kāds prikols taisījis, un domāju, ko viņš tur taisīja kaut ko tādu. Un tad viņš man sāk pamācīt, kā tur šito taisīt, un tad es domāju, kas tur būs, pāris reizes pievilkšos un visu, neko jau citu neizjaukšu, un tā tas sākās. Goodbye is too good a word, baby. So I just say fairly well. Ēnas bija daudz, jaunieši atnāca vairāk nekā es biju plānojis. Varbūt ne līdz galam sapratu visu jauniešu motivāciju, kāpēc viņi bija ieradušies, bet daži tiešām, man liekas, bija ļoti interesēti tajā, ko es stāstu, ko es runāju, un viņiem, man liekas, ļoti patika. Jauniešiem šajā dienā bija iespēja redzēt mūsu tādu ielu vingrošanas rutīnas darbu, nevis varbūt tur krāšanu pasākumu rīkošana, bet tāda dziļa, pamatīgs darbs pie tā, kā tas viss top. Un, manuprāt, tas bija svarīgi, ka viņi redzēja tieši to daļu, jo to citu daļu viņi redzējuši televizorā. Ņemot vērā to, ka plānoju pēc gadiem 12, varbūt 14, mēģināt kļūt par Latvijas prezidentu,
iespējams, ja ar tādām pašām ambīcijām būtu viņa vecumā, noteikti pieteiktos ēnot valsts prezidentu, bet ņemot vērā to, ka bērnībā nevarēja sarakstīt sakarīgi ne divus teikumus, noteikti motivācijas vēstuli, kuru no manīm lūgtu, būtu tik šausmīgi, ka es noteikti būtu pēdējais kandidāts, lai to darītu. Man bija baigais prieks par to, ka pieteicās diezgan daudz ēnu, gan man, gan Mārim. Pie Mārviņas visas ēnas redzēja īsto dzīvi, kāda notiek mūsu ofisā, no Māras skatu punkta, kā organizēt visus lielos pasākumus. Un no manējās ēnas vairāk redzēja, kā uztaisīt kādu ciņšīgas dizainas tekstus, uzrakstīt vēstuli un pagriezt to visu, lai tautai patīk. Diena bija diezgan gara, to es nenoliekšu, un diezgan vērtīga man, kā ēnotējai personai, paskatīties, kāda ir ēnas un kāda ir tieši jaunatne, jo es daudzas lietas no viņiem varēju iemācīties, pacietību un arī paklusēšanu tad, kad gribas kaut ko pavaicāt vai pateikt. Un vēl mēs ir ļoti daudz, kur staigājam apkārt un daudz paēdām. Ja man būtu iespēja ēnot tagad, lai arī man bija iespēja ēnot tagad, bet es nepieteicos, jo ļāvu ēnot sevi, es gribētu ēnot klaunu. Vienkārši klaunu, jo es nezinu, kas ir tajā otrā pusē. Viņš vienmēr smaida, joko. Un, protams, ir arī ļaunie klauni, bet to otru pusi es nekad neesmu redzējis. Tas man varētu būt nenormāli inčīgi un krūti. Un visiem tiem, kas nepiedalījās šajā ēnu dienā pie mums, jums būs daudz iespējas braukt pie mums, skatīties, darboties, uzdot jautājumus un tiekamies nākamajos pasākumos. Tā.